skatīsimies, vai viņš šodien būs klausīgs. Pirmām kārtām jāsasveicinās, jāiedod puča. Nolūk, ja pārējos dzīvniekus baro vienkārši tāpat, puikam jānopelna savu zivs gabaliņš, kaut kas jāizdara pareizi. Nu, cerams, ka šodien mums ies labi, Ivona. Viņš kompensēs vakardienas nestrādāšanu. Tātad pirmais uzdevums ir suņa rotaļlieta, un puikam būtu tā rotaļlieta jāatnes tieši tā savai trenerei pie kājām. Kā viņš to dara, ļoti labi var redzēt, un nu, šodien mums ir... Puikām vispār ļoti patīk, ja pa pareizi izpildot triku, atskan vismaz nelielā apmērķi. Viņš tāds aktieris un viņam atzinības. Nākamais uzdevums ir diezgan smags riņķis, kas nepelk ūdens virsmu, bet nogribs. Un puikām viņš jāatrod un jāatnes atpakaļ pie treneris. Nu, redziet, viņam savs paņēmies, riņķis tiek uzmēts uz deguna, tā vieglāk. Nu, un... Zāvītais tev, jā. Lūdzu, Ivona, un tagad mēs vēl paripināsimies skaisti. Pilnīgi, ka lieli mākslinieki. Bet riņķīts jāatnes jāno lietām. Nu, ļoti skaisti. Tad, kad atskan siltīti, kas ir Ivonai rokas, tas nozīmē, ka Ona zina, ka viss ir pilnīgi pareizi. Un ziltiņa ir tagad ir bumba. Bumba neuzmauks uz deguna, uz oglekļa paņemsi, bet kaut kādā veidā viņa jāstīmtā. Kā viņš to dara, mēs ļoti labi tagad redzam. Un uzdevums tik sarežģīts, jo jāizspēl cauri riņķim. Atpakaļ. Trīs lietas labas. Tātad uzdevums pareizi. Aplausīm nopelnīti. Jā, bumba nolikta vietā. Un tāpēc arī zivs gabaliņš arī nopelnīts. Nākamais uzdevums sportošana, basketbolu. Tātad bumba, tīkls un mūsu sportisti, tad pamēģināsim pateikt, ka tas bravo, ka visi kārtībā. Bet atkārtot vajag. Tagad laikam būs kāds nākamais sports veids. To mēs tur redzēsim. Puika prot spēlēt ne tikai basketbolu, bet viņam zināmas iemaņas arī futbolu. Kaut arī viņam nav kāja, viņš nevar tik ātri skriet, bet uzbrucējs viņš ir labs. Mums ir vārti, mums ir bumba, viss kā vajag. Un bumba tiek aizspērta tālāk uz baseinu. Ivona stāvēs vārtos un vārtus sargās, bet puikas uzdevums, protams, bumbu ievadīt vārtos. Ir kārtība 1-0 puikas labā. Un godīgi nopelnīt zīmētību. Un vēlreiz. Tātad otrs mēģinājums, vēl viens uzbrukums. Cīņa pie vārtiem. Un tomēr puika uzvar 2-0. Man liekas, ir lieliski. Ļoti labi. Puika šodien tiešām patīk. Man prieks. Redziet, Laime ir gatava izraut šo mūsu. Puikam no mutes, bet šoreiz neizdevās. Tagad puika ies skolā. Viņš mums diezgan gudrs. Viņš prot atpazīt dažādus priekšmetus. Un tagad uz stāfeles būs trīs dažādas dzīves būtnes. Puikam jāparod, kura ir tas svarīgāka rode. Tā ir, protams, dzīves. Jo suņus un tauliņus rodas, nē, tas ir pareizi. Lai jūs nedomātu, ka viņš vienkārši zina, kurā vietā, tagad Ivona mainīs vietām to tauliņu.
un sunīti. Un redzēsim, vai puika zīvi atpazīs arī tad, kad viņi ir citā vietā. Aha, norēt, protams, tā ir ziltiņu, par to var nopelnīt īsto ziltiņu. Tagad puika mums padejo. Ir tāds skaists valsis, ko viņš iemācījies par šiem gadiem. Valsts ir skaists, ziltiņa nopelnīta. Bet puika gatavojas līdz svētkiem, prot arī uzdziedāt, un viņš dzied pēc ziltiņa. Kā tas izklausās, mēs tūlīt dzirdēsim. Nu, lieliska gara dziesma. Tā ir roņa dziesma. Tas nozīmē. Nu, puika mums arī strādā. Kādreiz palīdz visādajā gadās, kad tajā zoodarbs kādreiz apmeklē tajā Ko tas mēs gribam dziedāt? Te var būt pulksteņa, mobilais telefons, nu tad jāsauc palīga mūsu glābšanas dienas, Ronis puika, kurš no dziļa baseina vidu. Ja viņa glabs noskaņojums, var visu palētot. Nu, ir pulkstenis, ir smoki uzdeguna brāva, ko ir tiešām labi. Tagad varam drusku palēkāt. Ronis prot ne tikai peldēt, bet prot arī smuki lekt, to mēs tūlīt redzēsim. Lai aizsniegtu to bumbiņu, nu iz gala vajag ieskrīt. Atļā, īpašiem. Mēs tur vajag atkārtot. Mēs tur vēlreiz. Tagad puikam jāliec ārā formas. Tagad varam apskatīt. Gājam lūdzu pakaļies plēsnes, mazāk šķīte pa vidu. Tas ir ļoti svarīgi, ka dzīvnieks ļauj sevi apskatīt, ja pēkšņi vajadzīga kāda ārstēšanas procedūra, tad ļoti nepieciešams, lai bez stresa dzīvnieki var pieiet klāt, ja vajadzīgs arī apārstēt. Ronis izskatās slapšu bloks, bet tas ir dzīvītais dzīvnieks, un viņš klāts ar tādu spalvību, tad, kad viņš guļ krastā. Un izžuvis viņš tiešām var redzēt, ka viņš ir spalvīgs ronis, nevis tāds bloks. Tagad var parādīt arī zobus, vai labi izpīrīt, vai tas zobs nav jāsalēkot, jo zobi ir nopietni, jo zīvis prasa diezgan stipru zobus. Tātad puikas izrādījās visi labi. Žēk, tā aizsasāk, mēs tie. Kurš tur uzvarēja vai kāja vai ronis, es neredzēju, cerams, ka puikas. Puikas strādā, kā es teicu, ne tikai mums palīdz kaut ko izvēlt, bet, nu, viņš strādā arī glābšanas riņķis. Ja ir vajadzība, tad glābšanas riņķis tiek piegādāts attiecīgajā vietā. Tātad uz turieni. Tātad glābšanas riņķis ir saliņas. Un tagad krastā. Bet glābšanas riņķis jānoliek tur, kur vajag. Trenerēt pie kājām viss pareizi, ziltiņa, viss ir izpildīts. Un tagad jārito. Izskatās, ka puikam šīs uzdevums vispār patīk. Ja? Var izrādīties, ka jauki parīkot, un tad jauki ierīkot puikim. Un dzīves atkal ir nopelnīt.
Nu, uzdevums ar glābšanas riņķi kopš pagājušā gada ir sarežģīts. Redziet, viņš bija aizlikts aiz koka un Donis paņēma un atnes atpakaļ ļoti jauki. Un visas mantas vienmēr jānoliek rīņā. Neko nedrīkst atstāt pamesti nepareizā vietā. Tieši tā, bravo. Nu, un tagad mūsu izrāde ir gandrīz noslēgusies, puikas saliņas, un viņš ir nopelnījis aplausu. Un kā pēdējā balva, liela zivs. Iekaviemnieki. Paldies, puika, izrādi bija ļoti perfekta, nav viens. Un lielā zivs kājai iet garā. Paldies, vienēļ apmeklētāji, gaidām Olimpiadā, ar katru dienu. Un par zivus puika Ronis rāda savu plānu. Variants visas dienas garumā bija ģelšana. Dod šāmu. Dod vienu šansu. Markus Raiča. Tas ir tev lūdzu. Varga. Gribu viņam mācīt, jāiet uz Kalēnkās. Давай покинем.